Tā, es domāju, ka mūsu šodienas plāns varētu būt tāds, ka mēs bišķiņi atkārtojam to, ko mēs vakar darījām. Pagājušajā nedēļā darījām. Lai mēs saprotam, kur viņi šodien ir, kā viņi jūtās, cik ļoti viņi respektē tās robežas, tā tālāk. Un tad mums ir viena tā lieta, kas mums būtu jāatrisina, tas, ka viņa nevar stāvēt piesieta. Atceries to lietu? Mēs to mēģināsim. Es domāju, ka mēs varētu pamēģināt. Jā, bet kā? Es domāju, ka mēs varētu to izdarīt mazajā aplokā. Tur tieši ir tā priede. Jā. Un tur viņai tieši ir tas, ka ja viņa aizmūk, viņa ir mazajā aplokā un viņa nekur neiet prom. Bet tagad es domāju, ka uztaisi pati iešanu blakus pie rokas, to lēnāku, ātrāku. Jā, es tieši to tagad mēģināju apstāšanās, jā. Uztais pāris aplīšus un tā kā pasaki, ko tu domā. Tā kā jums gāja, kā viņi jūtās, kā tu jūties, vai tu jūties droši blakām, vai tu saproti, vai tev kādi jautājumi, lalā. Viņš ir tā. Tisa priekšā. Cik lieliski. Viņi pat izskatās mierīgāk nekā pagājušais. Viņi izskatās super labi. Mālēts, ļoti labs bloks. Tagad tikai sāc pievienot, ja tu kaut ko dari balss komandas. Uz bloku apstāšanos nē, bet uz atkal uzsākšanu iet, ja viņi, piemēram, apstājas. Tagad. Es parasti kā 2 reizes. Jā. Es parasti ar māsu izmantoju 1 reizi, un 2 reizi ir tā kā rikši. Apstājies. Jā, tas gan ir īsti. Tā, значит, vajag stiprāk. Jā, vēl tas ir malacē. Jā, ātrāk, lai sāktu iet, vajag to? Ja viņa tevi riktīgi velk, tad jā, bet pa lielam nē. Viņai vajadzētu tā kā klausīt no savas ķermeņa valodas. Super! Apstājies paslavē viņu, viņa ļoti labi dara lietas. Ai, mālecis! Super! Izcili! Māleci, tik labi, ka tu neļauj viņai bloķēt tevi ar muti. Un tagad, labi, jūs darat savas lietas, pēc tam es gaidīšu, tā kā tu pastāstīsi. Gribēju vienkārši vienu lietu pieminēt, tas nav svarīgi. Tad viņu vēl pakasīšu. Jā. Viņa rausta to apakšējo lūpu. Jā, viņa tādu up. Nu. Nē, jūs turpiniet. Es pēc tam pateikšu. Mālece. Super uzdevums, ka tu vēl tā kā pastāvi ilgstoši. Bet labi. Jā, bet es pateikšu tagad. Tagad viņa izskatās, ka viņa ir tā kā, viņa ir pacelta galva, viņa nav satraukta, bet viņa nav tā kā relaksēta. Jo viņa tā kā, viņa klausa tevi, bet viņai bieži ir tās ausis atpakaļ. Viņa tā kā bišķiņa tāda jau beidz. Nedaudz uzbāzīga, tāda nedaudz neapmierināta. Viņa izskatās tas, ko es gribēju pateikt. Un man šķiet, tas ir tāpēc, ka tagad viņa ļoti labi klausa tavu ķermeņa valodu, viņa ļoti ātri apstājas, viņa sāk iet, viņa iet tev pareizajā vietā. Un tagad es domāju, ka tev ir jāsamazina tie bloki. Tā kā, un sākumā galvenais liedz balss komandu, lai viņi var tevi paredzēt. Jo tagad viņai bišķiņ tas tā kā, man velk uz visām pusēm, es tā kā saprotu, kāpēc man velk, jo tie ir bloki, tā kā okei, bet tāpat man bišķiņ nepatīk, tā kā, ko jūs te atnācāt, jā. Un jā, mazāk tos blokus likt? Jā, esi lēnāk ar viņu drusciņu, ja, tā kā esi stingra, tā kā, ja viņa tev sāk iet pa priekšu, jā, tā kā liedz bloku. Bet jā, tikpat stingru, kā es darīju? Jā, vienkārši sākumā uzliec mazu bloku, tā kā bišķiņu. Iedod viņai iespēju bišķiņu mazu, vidēji stipru un stiprāku, ja, tā kā to pakāpeniskāku. Un balss komandas pievienot, jo tu vari, pieņemsim, uz bloku, uz atpakaļ pievienot, pieņemsim, jā, nu tā kā, lai viņi iet lēnāk, jā. Jo viņai tas ļoti vajadzīgs, lai viņi tev varētu justies droši ar tevi, jo viņi saprot, kas notiek, savāk tā viņi iet un tas, tā kā, tagad tu pamainījies viss, jā. Kas ir labi, vienkārši tas jau, tas tev vajag arī radīt tādu uzticību ar viņu. Jā, super, ļoti labi. Malīna, tu esi tāda malec. Paldies. Tik superīgi. Es domāju, nāc dodies tā kā atkal. Jā, ļoti labi. Kas tev atkal nepatīk? Uztais rīktīgi lēnu soli. Jā, turpini. Ļoti lēnu. Mazs bloks. Jā, redzi, cik forši viņi paklausīja. Vēl bišķiņ. Jā. Jē, super! Ai, labi! Ai, super! Lēnāku soli, jā, jo viņi to bišķiņ sāk vilkt. Vēl. Parausti viņu. Jā, super. Bet redzi, viņas pirmā doma bija, man jāiet lēnāk. Un tad viņai tāds,
tomēr es iešu ātrāk. Es domāju, ka tagad mēs varētu bišķiņ pamainīt metodi, jo viņa nereaģē vairāk uz blokiem. Ka viņa tāds man ir austa, bet es tā kā, ja viņa uztver pirmo ķermeņa valodu, ka tu sāc iet lēnāk, un tev viņa tāds, man vienalga. Un es domāju, ka tagad mēs varētu pamainīt to spēli, jo viņa izskatās tāda vairāk tā kā neapmierināta, nevis, ka viņa nesaprot to spēli. Tāpēc katru reizi, kad viņa izdara kaut ko labu ar tevi, piemēram, viņa apstājas ātri vai sāk iet lēnāk, tu uzreiz apstājies un dod viņai gardumus. Super. Mēs nomainīsim to nevis ar blokiem, bet ar pozitīvu pastiprināšanu, nevis ar negatīvu, bet ar pozitīvu. Lai viņai bišķiņ rodas lielāka motivācija strādāt ar tevi. Super. Man jā, drusku pastāvēt? Jā, var pastāvēt. Pagaidi, kamēr viņi izkožļās visu ēdienu. Un šitas arī palīdzēs ar to, ko es teicu iepriekš, ka viņa ir tāda nesatraukta, bet sastingusi un neapmierināta, ka viņai bija tā galva augšā, ja? Jo viss ļoti ātri notiek. Mēs neiedodam viņai, mēs viņu nekādā veidā neapbalvojam, ka viņa dara šo darbu, un viņai tas, jūs man besīt ārā. Ja? Tas tāpat kā toreiz notika ar kordošanu, atceries, es viņu kordoju, lieku blokus, daru visu pareizi, bet viņa tāds man besīja, ja? Jo es viņai nedodu to laiku atpūsties, norelaksēties, ja? Pagaid, malace. Un paprasu soli atpakaļ. Jā, ļoti labi. Super. Un tagad viņu paglaudi. Vari nedot gardumu, bet vismaz paglaudīt. Jo mums šobrīd pietrūks pozitīvu pastiprinājumu. Jo tad, kad tas ir pats sākums un zirgs ir tāds tā kā straujš, tā kā tāds nesaprotams, neievēro personīgās robežas, ļoti, ļoti zaļš, tad mēs īsti tā kā, mēs pieturamies pie tiem blokiem. Bet tagad viņa jau šo spēli zina. Viņa gaida jau, kad tad mani paslavēs? Samaini puses, ej viņai otrā pusē. Tā, lai tev neiestrādājas viena puse, no kuras tikai jūties droši. Tā kā es varu palikt no ārējās puses, vai tā kā? Jā, tu vari palikt, jā, paliec no ārējās puses. Super. Paņem to viņas galvu, bišķi no sevīm. Viņa skatās taisni. Jā, ļoti labi. Vēlreiz, jo šitas ir par gardumu prasīšanu. Jo man ir tāds iet, ka viņa ir bišķiņ tāds zirdziņš, kas katru reizi, kad viņa tev satiek, viņa bišķiņ patstais robežas. Jā. Tā kā viņa novēroja to ķermeņa valodu, bet tāpat ies bišķiņ ātrāk. Viņa grib to gardumu vairāk paprasīs, ja? Tāpēc varbūt ar to ir drusciņ grūtāk strādāt, tā kā viņa katru reizi testē, ka viņa daudz testē cilvēku. Bet beigās jau tas sākums paliks īsāks un īsāks, cik ļoti viņai vajag kaut kādus blokus vai testēšanu. Jā, malec. Un tad, kad nesāc iet, tad, kad viņa izelpos, pakožļās, nožāvāsies, tagad paslavē viņu un iedot viņai gardumu. Jo viņa tikko bija tāda sastingusi, prasīja tev gardumu, lika tev bloku, un tad viņai bija tas, labi, pofīgi, aizmirstam par šo te. Es labāk pastāvēšu un nomierināšos. Super. Viņa uzreiz tāds pirmais, jāņem ātri. Jā. Bet nekas. Tagad mēs arī iesildamies, tāpēc tagad ir viss tāds bišķi, tā mašīna tikai tagad sāka tā iestrādāties, zin kā. Nav vēl visi. Jā, malac. Kā tu pats par viņu jūties? Viņa tāda drusku neatsaucīga šodien. Un tā kā, viņai liek tos blokus, un tas maziņus pieņemsim liku. Varbūt tas ir tāpēc, ka es visu laiku tos riktīgos blokus liku. Un viņa drusku tāda bišķi neatsaucīga. Un redzēju, viņa tā kā dusmīgāk palika. Jā. Es viņai gribēju iedot bučiņu, viņa man tādu. Jā. Es to novēroju. Es tāpēc domāju, ka tagad šodien viņai nav tāds garstāvoklis, ka viņa tā kā grib cīnīties, bet viņa necīnās, tāpēc, ka viņa ko es domāju ar cīnīties? Testēt robežas un personīgo telpu. Un neieklausīties blokos. Bet man šķiet, ka viņa to dara nevis tāpēc, ka viņa nesaprot to, ka tur būs bloks, bet tāpēc, ka viņai ir bišķiņ tā kā cita enerģija šodien. Viņa grib vairāk kaut kādu pozitīvu pastiprinājumu. Viņai vajadzētu vairāk šodien pastrādāt kaut kādu relaksāciju, uz tādu mierīgāku attieksmi pret cilvēku. Un tas ir jādara gan ar blokiem, gan, man liekas, viņai vienkārši pietrūks bišķiņ tādi pozitīvi pastiprinājumu, tās pauzes. Noliet viņas galvu tagad lejā. Un visu laiku ir tāda pacelta, tā kā tāda mī. Jā, super! Redzi, un tad viņa sāk pakožļāt bišķiņ. Ok, tagad viņa tev visu laiku bakstās. Uzliec reāli lielāku bloku. Jā, super. Vēlreiz. Un tagad bišķi stiprāk. Jā, vēlreiz. Jo šī jau ir tāda tā kā... Uz bāzi. Jā, tagad jau tu daudz liki tos blokus, un viņa bija tāpat neklausīšu.
Izdara tagad tā, ka nevis tu lied šādus blokus, bet paņem savu striķīti galiņu, otru, un vicinies nevis priekšā, bet starp viņu un sevi. Mazu. Tā kā šitā? Tā kā tu paņem tieši to galiņu un tā kā, tu stāv blakām un hop, jā. Okay. Bet ne visu laiku, jo tad viņa pacels galvu, ies prom, jā, bet tik līdz viņa nāk virsū, tā kā hop, piedod, es negribētu pats trāpīt. Un tādu mazu astīti, jā. Bet atnāc te tuvāk, varbūt, lai kamerā redz. Neļauj viņai iet sev priekšā. Jā, lāce. Vienkārši tev šitam pasāvēt? Bet paņem to pašu galiņu. Yes, šitā. Super. Un es paiešu prom, lai viņi tev sāk bakstīt atkal. Jā. Jep. Normāli, jā? Jā. Nu, var īsāku paņemt to galiņu, bet ir okei. Labi, ir jāsaprot, ka viņa arī diezgan jauna, un viņai vienkārši ir arī tas tā kā bet viņa jau ļoti uzbāžās, tā, ka tiešām daudz. Sorry. Paņem viņu īsāku, lai tu vari tīri tādu, tā kā, kad izskatās, ka ir barjera. Paņem pašu galiņu īsāku. Šitā, jā. Tā, ka tu vienkārši gar sevi novicinies, tā tikai, nenāc. Ir tieši tā, lai viņš viņai tieši trāpa, bet jā, ar šito pietiek. Tikai skaties, netur to pavadu vienmēr nostiept, ja? Jo viņa sāk skāpties atpakaļ un riktīgi tā kā iet prom, tu pieliec hop bloku tā kā klāt. Bet pavadi ir brīvi. Tas būs pārāk daudz spiedienu. Un tāpat arī izdarīsim tagad, kad viņa ies, un ja viņa sāk iet ātrāk par tevi, tad tu uztaisi šito bloku, jā, ar striķīti priekšā. Nevis raušanu, bet striķīti priekšā. Mēs, man liekas, pagājušajā arī tieši pie tā palikām, ka tas ir labāk. Jā. Tas, kas tev ir pieņemami, tā kā, tu vari pats, tu gan jau jūti to sajūtu, ka viņa vienkārši tev bišķiņ paskatās, jā, vai tā kā skatās kaut kur un tā, un neuzbāžās, un piemēram, un tagad viņa pat, tā kā, varēja? Jā. Nu, tā kā tu pati izlem, ka tev ir pa daudz viņas. Okay. Ja viņa tev lien gar somu, un tev tas nepatīk hop bloks, bet ja viņa vienkārši tīri, nevajag jau tā, lai viņa nevar uz tevi paskatīties. Šis ir ok, bet šis jau, ka viņa nāk tuvāk, jā, tas jau ir tāds bišķiņ. Bet labi, viņa neiet tuvāk, viņa jau saprot, ka tā kā viss, mēs atrisinājām palielam šo problēmu. Tagad viņa stāv. Tagad iedod viņai gardumu. Bet to dari tā, ka viņa tāpat nemēģina pie tevis pienākt. Es varu viņai iedot, ka viņa tev atkal liks to galvu klāt. Mālēc, tiks. Ņem. Atkal viņa pieturās kaut kas saskabāja. Un paslavē viņu roku un ar vārdiem, lai viņa ir pozitīva asociācija ar taviem vārdiem un glāstiem. Tas ir kaut labs. Jo, pēlīti. Super! Es aiziešu padzīt viņas prom. Jā. Super! Jā, vēl viņa nepaliek. Jā, super! Ļoti labi. Es varu viņai iedot gardumu? Jā. Reku viņa pasties stāv, kožļā, viņa pagāja bišķiņu uz atpakaļ, kas no vienas puses ir neliels bloks, bet man liekas, viņa gribēja justies tā kā drošāk bišķi tev vairāk aiz muguras. Bet tu neļauj viņai likt. Super! Un tagad tu tā kā tā, lai viņa tur galvu taisnu un tu viņai tā kā pasniedz. Jā, šis jau bija ok. Jā, šis ir ļoti labi. Super! Tev galvenais jābūt pirmai. Tā kā, kad sākumā tu un tad viņa pieiet klāt. Ļoti labi. Pastaigājiet vēl uz šo pusi, jo esat mazāk vienkārši māku strādājuši. Pagatojiet, tā kūkus. Sakārto. Ar šo tā kā striķīti atstāt? Jā, tā, lai tu vari viņai vicināties priekšā. Tagad gan viņu uztais garāku, ja tev vajadzēs lielāku to laukumu priekšā. Jā. Tādu mazu 20 nebūs. Šitā? Es pat teiktu, bišķiņ garāk, ja es ietu, bet ar šiti garu. Šitik? Jā. Jo tev, bet galvenais tā kā, tu vari viņai neizsist vienkārši tā kā tālāk par manu kaut kādu šādu zonu. Tikai šitā? Jā, skaties, jūs ejat. Pagad neiet, vienkārši stāvi. Bet viņi parasti iet tev šādā te. Jā, tā kā tu esi tieši pie auss, un tas ir labi. Tad tu izvelc uz āru to roku un hop, jā. Tā kā redz, lai tālāk. Jā, viņi iet uz priekšu vai? Ja viņi iet ātrāk par tevi. Jā, un tu gribētu šitā priekšā. Jā, ja tu gribētu taisīt šito bloku, ka tu viņu rauj atpakaļ, tā vietā taisi šito bloku. Bet izstiep roku, ne šitā, jo tad viņai trāpīs kaut kur pa kaklu. Jā, tā. Ok, pastaigāt. Jā, super. Es domāju, pa šito puši sākušu. Labi. Sākušu.
Šis, man liekas, būs labāks nekā tas bloks uz apaušanu. O, bet paslavē tagad, redzēji, jo tu pavilki bišķiņu pavadiņu. Super! Galvenais ķert tos brīžus, kad viņi ir labāka par to, ka, nu, tā kā, ja tur ir bijis moments, ka tev liekas, ka tev citā situācijā būtu jāliek viņai bloks, bet viņa atsauc uz mazu kaut kādu tavu žestu. Super! Es viņai knapi pieliku. Jā. Tad tu vari pat apstāties, iedot gardumus, paslēt pilnvērtīgi. Solīt atpakaļ uzstājas, jo tā bija tāda vēlāka reakcija. Yeah. Super! Es pārracīšu kameru uz otru pusē un ieslēgšu lampu, sodāk, ja paliek bišķi tumšāk. Mums ir jauna vietiņa. Un turpiniet. Un katru reizi, kad tu jūti, ka... Ja? Es varu no otras puses. Ko tad? Es varu no otras puses. Labi. Nē, ej tajā pusē. Okay, jā. Jo tas ir galvenais, ka tā kā tu jūties nērti, nu tu noteikti jūties nērtāk, jā, tajā pusē, bet to vajag izstrādāt vienmēr. Ne, tā kā ne jau nērti, bet man ar rokām tā kā grūti, tā zinu tā, nesaprotu. Super. Super! Uzliec bloku no priekša, viņi iet ļoti pārāk tālu. Un varbūt paņem bišķiņ viņas pavadiņu īsāku. Tev ir ļoti gari viņas pavadi. Jep. Jā, super. Super! Un ej bišķiņ tālāk no tām mantām, jo viņas tev sačakarē nedaudz to trenēšanu. Jo viņa bišķiņ, nu nebaidās, bet viņa jūtās tā nepārāk ejot viņam garām. Tev nav tā, ka visu laiku... Jā, bet... Tagad ir interesanti, kāpēc viņa tik tāda nepacietīga. Jo šo pusi ir reāli sliktāk. Jā. Tā kā reāli daudz sliktāk. Vēl lieza bloku. Jā. Vēl malece. Nepadodamies. Ka tas viss ir bišķi arī... Jau sāc griezties šo pusīt, jo tur atkal tas... Un galvenais, ka tu jūtīsi, kad viņa, pieņemsim, kaut kādas sekundes, 5 vai 3, iet tev blakus forši klausi, tad apstājies un paslavē viņu. Vai tev, pieņemsim, ir viena problēma vieta, pieņemsim, šeit viņu laiku ieskrienās, un ja viņa neieskrienas, tad tu arī paslavē viņu. Jo tikai ar blokiem tā ir tāda, nu, zin kā, nepārāk forša komunikācija priekš viņas. Jep. Jē, paslavē, jo viņa, man liekas, tīri no tavas tādas ķermeņa valodas. Bet viņa tā kā, labi. Nē, ja tu nejūties tā kā, es varu arī... Nē, vienkārši, es nezinu, vai tas pareizi, bet viņa tā kā man, zinu, tā drusku tā galva uzbāza. Ok. Jo es visticamāk neredzu tik labi to situāciju, kā tu redzi. Tā kā, ja tu saki, ka nebija, tad nebija. Vienkārši tagad es domāju, vienkārši sāc apbalvot pat mazas lietas. Tā kā, pieņemsim, tur, nu vienkārši tas, ka viņa paiet drusciņ labi. Jo šobrīd mēs paņēmām soli atpakaļ. Tā kā tagad ir sliktāk nekā bija iepriekš, kas ir ok, jo ir otra puse, ja? Un tā vienkārši ar zirgiem ir. Tāpēc tagad mēs sākam no jauna. Mēs paslavējam par mazām uzvarām. Kaut arī tas ir ļoti grūti, man liekas, trenēšanā, jo tev bija tikko tik labi. Tā kā tu gāji, viss notika, tā kā viņi atbildēs blokiem. Un tagad tu pamaini virzienu un viss no jauna. Un tev jau liekas, nu tu taču to vari, nu ko tu dari, tā kā, kāpēc slikti uzvedies, ja? Bet zirgam tas ir reāli tā kā pilnīgi cita lieta. Jā, malec. Jā, super. Bet priekš zirga tas ir, tas tā kā viņam mācīties visu no jauna. Tas tā kā mācīties alfabētu, bet latviešu un krievu. Tā kā, nu tās ir citas lietas. Ka tev viens alfabēts paliek alfabēts. Es domāju, tā kā es varu jebkādā brīdī apstāties, uztaisīt tur atkāpšanās, tur varbūt arī pagrozīšanos. Jā, es tieši gribēju to pievienot, ka tu vari arī to ielikt iekšā. Okay. Es mēģināšu uzreiz lēni sākt, lai tā kā viņi saprast, jo es tā zinu... Bet tagad, piedod, viņi vienkārši tik labi tikko tā kā sekoja tavam... Tādos brīžos, ka viņa bišķiņ kaut vai seko labi tavam spiediedam un uzvedās labi, patīkami, tad uzreiz apbalvo. Labi, bet es beigšu to teikt, tu noteikti to saprati jau 2 reizes. Es vienkārši uzbāžos tev. Ai, super! Malēcīs! Bet ja tu jūti, ka kaut kas nav labi, tu vari arī neapbalvot. Bet principā, ja ir labi, tad ir ok. Ja tu jūti tādas bišķiņ progresu. Super! Es teiktu, ka es tagad viņam pabaru. Tagad vairs ne, jo viņi jau sāk skatīties, un tas nav tas, ko mēs vēlamies. Un es redzu, ka viņi tev riktīgi nāk virsū, ne? Jā. Tad tu vari likt to striķīti no aizmuguras viņai.
Jā, ot šādi. Redz, viņi pagāja bišķi tālāk. No aizmuguras, bet arī no priekšas pieraut bišķi, lai viņi neiet uz priekšu. Tā kā. Jā. Tu gribi, varbūt es tev iedošu steku? Jā. Ar to striķi ir grūti strādāt. To maziņo tavu? Vai garāku labāk? Es domāju, labāk īsāku. Īsāku, ok. Super! Malacis! Kā es aizgāju prom, tā nesanāca. O tagad bija labāk, un es viņu paslavēju, kā viņa mēģināja ļoti iet tā lēni. Tas super malacis. Un tā kā, viņai, man tā liekas, ka viņa ne jau negrib vai arī nevar, bet viņai tā kā, grūti iet lēni, jo viņa tā kā, viņa ir tāda aktīva. Jā, tāpēc, jā. Viņi ir citā noskaņojumā, kas ir ok, un mums arī ir jāspēt, ka mēs nevaram īsti arī prasīt, ka viņa tā kā 20-gadīgi zirgsta nāktu, kā blakām. Tas ir pilnīgi ok. Es vienkārši tādas lietas man patīk parasti viņas iztrenēt, lai nav problēmas. Jo, ja tagad tev ir ar viņu problēmas, ka viņa tevi velk. Ak, Dievs, ko mēs ar... Jā, malaci. Es iedošu tev garāku steku, jo tu īsti vispār nevar viņu aizsniegt. Manuprāt, man ar šito ērti būs. Labi. Tad paņem viņu aiz paša galiņa. Okay. Jo tā kā tev vajag to... Jā. Ir kaut kāda cita pavada, vienkārši man ar šito baigi grūti, viņi tā kā par garu, jā. Jā, es paņemšu citu. Pasties, ko namējs dara. Nē, viņš vairs nedara. Labi. Šis ir man mīļākā pavada, viņa ir ļoti ērta. Tu varbūt gribi, kad es aizēju prom, tu pastrādā viena, lai tu nejūties uz laiku tā kā spiedienu no manis, kas kaut ko komentēja. Nē, palaič, ne. Jā, labi. Tā. Paldies. Jā, šitā ir labāk, jā. Jā. Paldies, ka tu nesakautrējies un paprasīji, tas ir svarīgi. Lūdzu. Es no sākuma gribēju tev paslavēt, jo šitāds lietas īstenībā ir ļoti svarīgas. Ja tev nav vērti turēt, tad... gribēju par šo pateikt kaut kā. Upsī. Kontenta kvalitāte listi. Iedod, es varbūt var pastīties no malas, kā es pastīšos, ko viņa atbild, un tas tev varēšu palīdzēt uz šo jautājumu. Jā, es drīzāk... viņa ir ļoti jūtīga. Bet viņa arī ļoti šodien tā kā hiperaktīva. Jā, zin kā lietutiņš arī visāds lietas. Tā, tas, ko es novēroju, ir tas, kad viņa mani bišķiņ patestēja. Kas viņai? Tā kā viņa man sākumā, ka es viņu paņēmu, viņa man sāka testēt. Viņai bija tas tā kā hehehe. Mašu uz to bočku aizvākšu projām. Drusku izskatās, kā viņa zina, jau visu aizmirst, ko mēs darījām, jo viņa zina tā, uz vienu pusi uz otru, tā kā, ko mēs darīt. Jā. Viņai ir daudz enerģijas. Jā. Pašai vienkārši. Bet tas nekas mums jau ir jāiemāc viņai to enerģiju tā kā. Jā. Savaldīt. Interesanti. Viņa... Es darīju tā, es liku pie dibena sev. Es tā kā sīstu sev pa dibena steku, un te viņš aiziet tieši te, tā kā viņai uz plecu. Jo, ja es daru šādi, te viņš aiziet viņai uz pakaļkājām, un te viņš viņu sūta uz priekšu. Un te viņa Bet man ir tāds sajūta, ka viņa īsti nav tā, ka neizprot to steku. Viņa, protams, saprot, ka te ir spiediens viņai jāpiet malā. Bet tagad būtu īstenībā foršs brīdis uztaisīt tās kustības ar pleciem. Tā kā šitam te pielikt steku, hop, 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 hop. Un iemācīt viņai, ka tas nozīmē paiet malā, paiet prom no tā steika. Nav tā, ka viņi to nesaprot. To varētu vienkārši tagad atjaunot, kad hop, hop. Es nelieku speciāli spiedienu uz apaušiem, tikai uz šeieni, lai viņai tīri šīs asociētos ar to zānu kustību. Pati es varbūt varu bišķiņ sākumā paiet, un tad viss. Bet es paiešu ātri vēl vienu aplīti.
Paskatīšos, kāda viņa tagad ir. Jo viņa cenšas man tagad vairāk netuvoties. Jā. Bet redzi, Bet viņa ir neapmierinātāka ar mani. Viņa tā kā grib man kost. viņa visu laiku to tā kā mēģina kost un staigāt tikai ar aizlaistām ausīm. Jā, es redzu. Nu, tāpēc, ka es arī lieku ļoti daudz blokus. Es viņu visu laiku čakarēju. Man tas man tikai baigi grūti redzēt. Viņa ir kaputs, jūs Jā, neredzat. man arī tas pats. Es tikai nevaru saprast, kur viņa atrodas īsti un ko viņa dara. Jej, super! Ja es viņu pāris reizes paslavēšu par to, ko viņa dara, mālaicīs, tad viņai pamainīsies bišķiņ tā ideja galvā par to, kas notiek. Jej, laba meitene. Super! Viņa forši paņēma gardumus. Nebija tā, ka viņa tu labu darbu izdarīja. Ok, nu sākšu vēl pāris reizes. Ei, labi. Es kā paprasīšu tāds. Jo viņa labi klausīs ķermeņa valodu. Jā. Jā, viņa ir daudz enerģijas šodien. Jā. Jē, tu gribi izskrieties, ja? Mēs varbūt, nezinu, nu tu piekrīt tam, ka mēs varētu varbūt pamēģināt ar to hordošanu? Jau tā, nu zini, jau tādu bāzi tā kā viņai jau Hordošanai? iemācīt. Jā. Es domāju, ka jā, noteikti mēs to varētu darīt. Tu gribētu šodien tieši? Jo. Es tieši domāju, vai nav tā, ka viņai būs pa daudz tās enerģijas. Nu jā, arī. Bet tu tā kā gribētu, lai viņa izkustās, izskrienās? Tā kā tev ir tāda sajūta, ka vajag... Nē, bet es esmu viņai to vajag, jo viņai reko ir, kur izskrieties. Jā. Es godīgi sakot, man nav pieredze tieši ar šādu tā kā tādu... Ai, labā! Ai, super! Jo viņa tieši tā. Jo man grūti saprast, kas īsti notiek, jo viņa klausa, viņa labi klausa. Es varētu ļoti viegli viņu pātrināt, palēnināt. Viņa vienkārši ir tāda, tā kā viņa jau dara visas lietas vispār no mazākā pieskāriena. Viņai tīri ir tā, kad nav vēlme to darīt, ja. Un īpaši, ja liek blokus, tad viņu vēl vairāk pretojas tai idejai. Jā. Tas izklausās interesanti, jo man īstā nav bijis ar zirgiem. Man ir tā kā, ar maniem zirgiem ir tā, ka viņiem sākumā ir vairāk tieši bail no manis. Un viņi jūtās tā kā tādi apjukuši. Es viņus tā kā bosoju apkārt, viņi nesaprot to spiedienu, bet es tā kā caur bailēm, viņi nesaprot spiedienu, tu viņiem tas, tā kā, ko man darīt, un tu viņi atrod, kas viņiem ir jādara, un spiediens tiek noņemts. Bet ar viņu tas ir vairāk, viņai vispār nav bail, viņai vienkārši tas tā kā, nu tā vajag ārdu viņu, jādara Ja viņa viņi iet un brutāli to mēģina tā kā iekūst. Bet varbūt viņai vajag labāku un interesantāku uzdevumu. Varbūt šis priekš vienkārši nav pietiekami stimulējoši, viņai tas kaitina. Varbūt viņai vienkārši vajag kaut ko sarežģītāku. Pagroz viņai pāris reizes to priekšējās kājas un aizmugurējās Priekšējās? Tā kā priekšējās? Ar to steciņu, kā es rādīju. Ne, tā kā iet viņai virsū? Tu vienkārši stāvi šādi un to steku liec te hop, hop, hop. Un tu viņa pārliks priekšējās kājas, viņai jāpārliks krustā. Vienkārši vienreiz, jā? Jā, sākumā paprast vienreiz. Nē, bet tas stāvi uz vietas, ka viņa pārgriež kājas. Nē, es viņu vienkārši tā kā pabīdīju. Ok. Tete viņai vairāk tiešām prasa tās sānu kustības. Tu stāvi uz vietas. Es stāvu uz vietas. Un zini, ka šitas vēl varētu būt šitā te galvas purināšana, nesaprašana. Arī varbūt es tā gribētu minēt, ka varbūt saistīts ar to, ka viņa raujās ārā, jo viņai nepatīk šis spiediens. Viņa ir ļoti jūtīga un viņai šis liekas tā kā liels spiediens, tā kā viņai tas beidza tā kā lāžat mani ārā. Un varbūt to vajadzētu atrasināt sākumā kaut kā. Skaties, tu vienkārši stāvi, vienkārši reāli stāvi. Jā, super. Viņa bišķiņ uztaisīja sānu kustību, tu galvenais neskaties uz turieni. Tavs ķermenis vairāk atrodas viņai tajā, vot šitā. Paprasti viņai tieši to priekšējo kāju. Zini kā? Skaties, ņem šitā. Bet bija taču, ne? Jā, bet viņa arī pakaļējās kustina. Paprasti tā, lai pakaļējās, paliek uz vietas, ka es paņemu viņu. Es vairāk varbūt eju viņai virsū un uz to pusi. Un tā kā reku. Šitā. Redzi? Vienkārši tā kā, lai viņa grozas uz vietu. Jā. Uz vietas uz to pusi. Jā.
Jā. Es tā kā pati eju tur, bloķēju viņu no šīs puses, un tad šitā viņa paiet. Ja? Jo, ja es darīšu šitā, tad viņa sāks kustināties visa. Redzi, jo es viņai lieku spiedienu savu ķermeņa valodu uz pakaļu vairāk. Ja? Un viņai tas kā, man jābeig no tās teka šādi. Ja es daru šādi, tad viņa kustina tieši tās priekškājas vairāk. Okay. Paldies. Kur viņa tur iekrita? Es varu uz abām pusēm vienalga, uz kur. Jē, super! Ļoti labi. Var viņu paslavēt. Paslavēt, jā, viņu vairāk. Super! Es varu viņai arī kārmēt? Es domāju, ka jā. Varbūt arī tas ir tāds, tā nepacietība pret kārumiem. Arī, ka varbūt tas tā izraisās, ka viņi ir tāda tā kā uztraukti. Bet vispār agresija, tā kā pēc zirga psiholoģija, viņa rodas no tā, kad zirgam ir bail. Bet šajā brīdī viņai nav bail. Viņa tāda vairāk nepacietīga. Viņa vairāk tāda, jā, tā kā nepacietīga, bet ja liek robežas, tad viņa tāpat tā kā ir tāda. Jā, paiešu nost līdz bloku. Ok, un pamēģinu otru plecu. Uz kur pusi. Es arī aizmirsu. Uz mani nāca. Vēl. Vairāk, ej vairāk tur. Tā kā vairāk uz to pusīt. Jē, super šitā. Jā, ej. Vēl, steciņu. Jā, ļoti labi. Super! Man tas jau vajag nebija, bet... Bet nekas. Galvenais jau, ka beigās sanāk. Tik nepacietīgi. Nu, kur tu ej? Jā, viņi ir jūtīgi. Varbūt viņai vienkārši vajag sarežģītāku uzdevumu, kuru... Kad to ir bet interesanti ar to kordošanu, otrādāk mums sanāca tā, kad... Tas bija sarežģīts uzdevums. Ej tāpat no tās puses. Nekas, ka tāpat? Nesanāk. Jā, tāpat. Jā. Panāc uz šeieni. Jo jūs... Jā. Ok. Nu jūs beigās. Tieši sanāca. Man liekas, tur bija tā problēma, ka tu viņai tieši vairāk tā kā no galvas puses nāc. Tev vajadzēja viņu vairāk apstādināt un nākt no sāna tā apiet apkārt viņas galvai tā vairāk. Bet nu tāpat viņai tā ir tāda bišķi problēma. Super. Ej uz āru, ej prom no viņas sākumā, un tad pie viņas. Bet labi, tu turpini vienkārši. Tagad turpini, jo tagad tas vienkārši ir bloks. Turpini, jā, turpini. Tēmē iet uz viņas dibenu. Pasties, kas pamainās. Ej tā kā tu iet uz viņas dibenu vairāk, nevis uz viņas vēderu. Ej ātrāk. Jā? Ej ātrāk. Jē, super. Jā, super. Ļoti labi. Un vēl. Jē, ļoti labi. Bet tāpat, malaca. Un tad, kad viņa apstāsies, tad ej prom. Vēl. Jā, un ej prom. Viss ej prom. Noņem spiedienu. Ļoti labi. Jā. Tas gan bija drifts. Es kaut ko sapratu. Pamēģini vēlreiz. Bet tiklīdz tu pienāc un uzliec, un tā kā tiklīdz viņa apstājas un ļauj tev pieiet, tā tu pagriezies un tā kā aizies prom. Jē, labi. Super! Ej, pagaidi. Nē. Jā, viņa ir riktīgi nepacietīga. Pagaidi. Mums ir aizgājuši citi zirgi projām. Mums tāpēc? Es domāju, ka tāpēc liela daļa varētu būt satraukuma. Nu, viņai nav izteikts satraukums, bet viņi ik pa laikam skatās uz šito pusi un jūtās nedroši, varbūt tāpēc. Nu, tur jāņem vērā, ka tā ir tomēr pirmā reize, ka viņa ir palikusi bez citiem zirgiem pa lielam, pa ilgu laiku. Nu, varbūt viņai tas tā kā fona trauksme paliek. Ai, labi! Fona trauksme palielināsies, ka, zin kā, viņa ir tas tā kā, jā, ir ok, es tā kā neskatos, kur viņi ir, un man tik ļoti neuztrauc, bet, nu, tā kā, kad ir tumši, viņi aiziet prom, viņiem tas, kur viņi ir tāpat. Nu, jā. Višķiņ. Ok. Jau gaida tad pacietīgi. Jā. Tā, es varu patstēt vienu lietu, lai saprastu, vai mēs varam viņus iet pie koka. Jo es domāju, ko darīsi?
es paprasīšu viņai kāpt atpakaļ, un tad ļoti ātri ar lielu spiedienu paprasīšu iet uz priekšu. Jo parasti tas zirgiem mēdz radīt bailes, jo ir daudz spiediena. Un, es domāju, ka viņai tieši tāpēc bija tā problēma ar izraušanos no piesētas vietas, jo viņai visu laiku ir konstants spiediens, viņa ir ļūtīga, ja kāpēc viņš netiek atbrīvots, kāpēc netiek paslēgts, tā kā, un tad tas aiziet panikā. Tagad vienkārši soli atpakaļ. Lūdzu. Kāpēc nekāpjam atpakaļ? Uzmanīgi tur tas dēls. Aha. Atkal nepacietīgi tā. Jā. Tagad es vienkārši viņu atkāpināju, jo viņa nekāp atpakaļ. Tāpēc es uzreiz neuzlikšu to trakāko uzdevumu. Tad ir tā, lūdzu. Tā tādā. Viņa tā, riktīgi ar rokām. Ai, labi. Jā, ok, nu viņai neieslēdz panika tajā brīdī, jo ir daži zirgi, kuriem tas ir. Viņa vienkārši tāda. Ko tu man tagad prasi? To uz atpakaļ, to uz priekšu? Jā. Šis tas pats, bet tikai ar sanēm? Jā, nu viņa vienkārši neizstāvēja tajā vietā, viņa sāka iet prom. Es bišķiņ pastāvēšu, es paskatīšos, ko viņa dara. Kad viņa beidz šitā satraukties? Man tā... Bet arī tā pirmā kustība ir šitā te viņai. Nu, tā kā viņai nepatīk tas spiediens ap ausīm tomēr. Jā. Un kad ir tāds viņai, šis nav forši. Bet šis ir tāds labs veids, pirmais, kā iedot viņai tādu lielu spiedienu. Jo es viņai šitā sākšu, jo tas būs bišķiņ stulbi, jo tā kā viņai nav, viņai no vietas, viņa jau šitā nāks. Nu labi, tāpatās. Man šā pamēģināt kā tā vairākas reizes, ne tikai tā, atpakaļ un uz priekšu, bet pieņemsim 4 kā atpakaļ uz priekšu. Nu, Tā kā pēc kārtas? Lai nebūtu tā tāds, ka viņa zina, aha, tu būsi atpakaļ uz priekšu, tad viss. Tu domā tā kā kaut kādās random brīžos? Jā, jā. Jā, es mēģinu vienkārši saprast, ko viņa tagad, kā viņa jūtās un ko viņa domā. Jo es pagājušais, man liekas, pieminēju to, ka viņa ļoti maz čāpstinās, tā kā atpūšās. Un man tagad ir tāda sajūta, ka viņai bišķiņ vajadzētu tā kā vai nu sarežģītus uzdevumus, bet viņi īsti nav gatavi sarežģītiem uzdevumiem, jo mēs darījām to kordošanu. Un tur bija tieši tāda pati tā reakcija, kad bija kaut kāds, bija sarežģīts uzdevums, labi, varbūt viņš bija, varbūt viņš bija, bet vismaz mums ir atslābums. Liela ielpa. Viņa drusku neizskatās labas, viņa tā skatās. Jā, viņa ļoti, ļoti tāpat. Man liekas, viņa zirgus meklēja, tā viņa visu laiku uz šito malu skatās. Visu laiku uz šito malā. Tā mazāk. Labi, pāanalizēsim. Toreiz, kad mēs viņu kordējām, mēs to darījām tā kā, svešā vietā. Viņa tur nav bijusi nekad tajā dienā. Bet tas bija prom no zirgiem, salīdzinoši tālāk, ne šeit. Un mēs viņai prasījām daudz lietas bez pietiekamas pauzes. Mēs netaisījām pauzes. Šeit viņai ir zirgi, ir pazīstama vieta, bet viņa tāpat tā uzvedās. Es domāju, ka vai nu viņai vajag tās pauzes, nezinu, bet tas izklausās dīvaini, jo es ievērotu pauzes ar zirgu, kurš ir bailīgs. Ar viņu, viņai ir daudz enerģijas, ko dot, viņai nav īsti tāda. Ai, labi. Tās ausiņai ir dīvainas, tā attieksme viņas pret mani. Bet viņa tiešām labi saprot ķermeņa valodu. Viņa grozās no tā, kas viņai šitā ir klāt. Reiz. Pakaļkājas. Varbūt tiešām pamēģinām viņu pakordot. Jo man tāds iet, ka ja mēs šodien viņu liktu pie tā koka sietu klāt, tas nebūtu labi, jo viņa tā jau ir satrauksies un aktīva. Un varbūt viņai pamēģināsim sarežģītāk vienkārši uzdevumu priekš viņas. Ja man nav tāds iet, ka viņai trūkst robežas. Jo viņas labi zina. Protams, man viņas ir jāatkārto, bet...
Jā, no šitās puses viņa sliktāk klausa, un tā bija tā puse, Jā. kur mēs gājām pie viņas. Un paturi te galvu? Nē, paturi. Turi. Ļoti labi. Super. Pēc tam atkal būs tas tajā video. No sākuma gaišs un pēc tam tums. Jā, Tur tā. timelapse. Tā kā. Jā. Nē, labi. Ai, super. Jā, es gaidīšu šo ļoti. Jo viņa saprata, tagad viņa pati tur galvu lejā, jo viņa grib. Jā. Es vispār nelieku nekādu spiedienu, pat nolaižot galvu, es nelieku spiedienu. Bet tiklīdz es viņai uzlieku tā kā spiedienu, viņa uzreiz ceļ galvu instinktīvi augšā. Malicis. Un šis arī tas, kas tā kā nepalīdz ar to piesiešanu, jo viņai tas tā kā, viņa tiklīdz viņu parauj, kas ir rakstīts. Ja kas? Nē, 5. Jā, 2. Nē, ne 2. Nē, es tikai kodos, man liekas, ap 4 tikai Stundu 30. Vai tu tik vēlu? Nu, kaut kādos 3:40 kaut kas tāds. Nu, jā. Un redzēsi, tikko šitā tā izruna, viņai vispār tas neinteresē, viņa neskatījās. Bet tas ir interesanti, viņa ir ļoti jūtīga, bet ai, super, labi. Bet viņa, boļiem jau saprata to, kad, ja es nolaidīšu galu lejā, tad man beigsies spiediens, jo viņa, tu viņai parādi, viņa tā, Jā, es tāpēc viņu apbalvoju. Šis ir ļoti būtiski, ka viņa saprot to. Jo no vienas puses varētu vienkārši beigt. Nu, tā kā, viņa izdarīja to, ko vajadzēja darīt, bet šis ir svarīgs moments priekš viņas. Es gribu, lai tas kļūst aizvien labāks un labāks. Tā, ka viņa bišķiņ sāk celt galvas, uzliek nelielu spiedienu. Tikko tā notika. Un viņa uzreiz palaiž viņu lejā. Es te tukmēr sasiešu horgu. Jā. Bet viņa palika bišķi mierīgāk, man liekas. Nu labi, es viņai beigi nejautāju kustībā. Ai, super. Ai, super. Super meitene. Ai, lopa. Lopa meitene. Jē. Tev tagad dod? Tūlīt. Okay. Es gribu, lai viņi izelpo vai pačākstinās. Es nevaru saprast, kur iet, vai taisīt uzdevumus enerģiskākus kā kordošana, vai otrādāk varbūt uztaisīt šitādus uzdevumus, lai viņi bišķi nomierinās. Bet labi, viņai liekas, ka viņai bija nevajag. Es domāju, labāk tagad nevajag kordot. Tagad būtu labāk izdarīt šitādus uzdevumus, vieglus un nomierinošus, jo tā viņi sapratīs, ja es būšu tāda hiperaktīva, tad man liks grūtāks uzdevums. Pastiprinam to. Šis ir interesanti. Jo viņai ir tīri nepacietība šobrīd. Jā, var redzēt. Jā. Bet pārējie zina, ka tas, ka nav, tas arī nepalīdz. Viņi ik pa laikam skatās tomēr uz turieni. Jā. Pelīt. Tu jūties droši, ka tu te noliec galvu? Ja es tev neļauju. Jo mums viņai, principā, ko es mācīju masim, es viņam... Ai, labi! Es viņai iekodēju to, ka viņš atbrīvojas un ka viņš relaksējas. Tas ir reāli tas, ko es mācu no zirgam, relaksēties. Kā to? Es ilgi gaidu. Tiklīdz tas notiek, es to paslavēju, un es tam pievienoju, pieņemsim to glaudīšanu vai foršu balsi. Un tad viņi atcerās, tad, kad es viņus paslavēju, viņiem uzreiz es izdarīju labu darbu, jo es to uztaisīju kā asociāciju. Tāpat kā ja tu ej garām kādai bulciņu veikalu, un tur vienmēr smaržo pēc bulciņām, kad tu sasmaržos bulciņas, tu vienmēr atcerēsies par to veikalu. Jā. Vai otrādāk, ja tu ies garām tam veikalam, un tur nesmaržos pēc bulciņām, tu vienmēr mēģinās atcerēties. To smaržu. Šeit īstenībā būtu interesanti pasaukt man treneri un pastīties, ko viņi teiks. Es viņai iesūtīšu visticamāk šo video. Labi, bet varētu pamēģināt. Varbūt vienu otru dienu kaut kādu pasaukt viņu. Paskatīties, ko viņi teiks. Tā tīri, lai viņi izvērtē, jo gan man tas ir interesanti priekš pieredze, gan arī saprast, jo varbūt, negribās veikt kļūdu, ka mēs tisē nepalīdzam. Ar šo, ja viņai vajag kaut ko citu, tad, redz kādu.
Man viņi izkortot sākumā, vai tu? Tu. Devai. Nu, es... Jā. Tikai iedos man garo pātadziņu. Ok. Pātagu? Vai Es steku? teku, jā. Labi, es tev salauzt iedošu. Jā. Labi, es tev salauzt iedošu. Jā. Es nezinu, kur tā. Reku. Jā. Dod to. Ok. Lūdzu. Tā sākumā bišķiņ steku pārbauda. Ja mēs nestrādāsim ar steku, kamēr nav ok steks. Jā. Pastīs, kas tas ir? Pastīs. Jē, super, mālacis. Ai, laba meitene. Viņai piestāšu te apaušu pie hordas. Kas tad? Viņai piestāšu te apaušu pie Jā. hordas. Es skaties, kas notiek. Skaties, bet nebaidies. Tu neesi apmierināta vai ne ar steku. Savā klātbūt. Viņai ir tā sastingšana šobrīd, man liekas. Tāpat kā masam. Jē, guļ! Patīk viņai tas snuķis tā. Kritis. Bišķi izskriesimies. Ai, tā tūlīt es skriešu. Jūs tikai sakat, kad. Jā. Es jau esmu gatava, ja? Kā tur? No! Jē, guļķā. Pēc viņi sāka iet, viņi sāka kožļāt. Jā. Bet es nedomāju, ka tas tāpēc, ka kordošana vienkārši ticamāk mēs bišķiņ tagad pastāvējam un uztaisījām mierīgākus uzdevumus. Un viņa pati nomierinājās. Nu, viņa izskatās savādāk, man liekas. Un te es paņemšu bišķiņ citu stratēģiju, ka es viņu daudz apbalvošu. Ai, super! Laba meita! Nu, pastīsimies, vai tas būs labāk. Jo tikko mēs redzējām, ka viss atpakaļ bija tā kā slikti. Viņa pagāja, bija mierīga, un zīmēs, nē. Es negribu. Jo, labi, mālacīs. Super. Jā, mālaci, meitene. Tāpēc tagad es sapratu, ka tā izskriešanās nepalīdz. Viņa vienkārši grib izskrieties tāpat tā enerģija. Tad pastīsimies, kas būs, ja es taisīšu daudz pauzītes. Mēs nedrīkstam likt ekspektācijas, ka viņa tagad kordosies un būs superīga un tā tālāk. Bija jau pāris labi momenti. Ai, labi! Es viņam, piemēram, apbalvošu par to, ka viņa noliek to galvu tā kā bišķi lejā. Uz ko es tagad skatos? Es skatos uz to, lai viņa brīvi iet, ka viņa nav šitas, ka viņa tomēr kustās ar tādu galvu lejā, ka viņa ir ielocīta pret mani, ka tas skatiens nav uz āru, tā kā uz kaut kāds cits pievērš uzmanību citur. Kad viņai nav ausis tā kā atpakaļ un nav tādu joni, ja tas Bet tev viņa tā kā labāk nekā pie rokas? Jā. Man liekas, viņai tā kā pietika tas viens treniņš, kur bija labi. Viņa tā, viss, es gribu citu uzdevumu. Varbūt arī, drīzāk tā ir varbūt vairāk kā tieši problēma. Jo viņai tā cilvēka klātesamība viņai rada tādu bišķiņu uztraukumu. Tā kā, jo mēs esam viņai tuvāk, jo vairāk viņa tā kā sasteidza. Arī viņa ir tāda pēc savu raksturu, tiklīdz tu viņai kaut kur paskaties, viņa uzreiz sāk meklēt, ko viņai darīt. Jā, tā kā. Tāpēc es tā domāju, vai būt prasīgiem ļoti ir godīgi pret viņu. Jo viņai tomēr tas rada tādu nepacietību un tādu lieku satraukumu. Tāpēc es domāju, ka labāk ir strādāt uz tādām basic lietām lēni un ar tādu neuzbrukšanu pamazām. Bet arī, protams, ievērot visus blokus. Varbūt šis būs zirgs, kur man jānoliek savus perfekcionismus malā. Un bišķiņ jāieklausās vairāk viņā tieši. Ai, labi! Jo, nē, es to nesaprotu. Viņa uzreiz atcerējās, kā tu viņu paslavēji, un viņa uzreiz atcerējās to, ka tu uzreiz dos gardumus, viņa tāda tad griezīšās. Jā, starp citu var būt, ka tie sausis atpakaļ uz
Bet interesanti, ka viņa šeit katru reizi nāk man tuvāk. Maš no turienes kaut kas tajā. Varbūt viņa vienkārši, kad ieiet. Bet viņa ļoti cenšas pieiet man tuvāk ar plecu. Bet neskrien. Neskrien. Manai draudzene ir tā, kad pirms treniņa mana draudzene hordoja savu zirgu. Jā. Un viņas zirgs mēģina brutāli viņai tā iespert. Zini kā, viņa uz priekšu, pieņemsim, tu iet stāvi, ja? Un es tev eju šitā blakus, un viņa vienkārši sāk skriet taisni, un tā pakaļ ir pret viņu un mēģina iespert. Dievs. Reku pārējais zirgi atnāca, šis ir ideāli. Mēs līdz pastīsimies, vai viņi jutīsies savādāk. Jā. Namei! Noteikti viņas ievēroja. Ko? Viņa noteikti viņas ievēroja, viņa nav par viņiem vienalga. Bet labi, viņi ne tik ļoti, tad, protams, sajūst to nelēkā. Vai varbūt bišķi nos no turienes, tur tādas. Ai, gūd! Es varbūt šī ten atnākt. Labi, es iešu turpat, kur es biju. Labi. Namei, atceries, Šī arī, starp citu, viņai ir tā sliktā puse, no kuras es tagad viņu hordoju. Ai, labi. Ai, pie saviem čomiem. Ai, good job! Ak, Dievs, es nezinu, vai tu pamanīji, vai tas tā varbūt ir vienkārši sakritība, bet es sāku viņu slavēt, un viņa sāka čāpstināties, kas bija ļoti forši. Malacis. Jo, malacis. Un viņa uzreiz tā, vēl. Jā. Šurban. Pēc tam atgādini man, es tev gribēju parādīt, Tisas tēti. Un tā kā viņu sauc. Tas ir, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet foršs vārds. Ai, tu malaci. Un pasies, cik viņa ir prātīga ar gardumiem. Es kārtīgi ņēmos gar somiņu, un viņa ir Jā, tā. Bet labi, es gaidu. Jāgaida. Man liekas, tagad ir labi. Tas, ko es novēroju, ir tas, ka viņai vajag pacietīgāk pieeju. Jā. Pamēģini tagad ne jau to hordošanu. Bet tagad tiešām blakām? Jā, pamēģini to pašu, ko tu no paša sākuma darīji. Jo varbūt tagad viņai tāds, tagad mēs darām citu uzdevumu, un tagad citu, un tā nebūs tāds visu laiku. Tās uzdevums. Lēnāk. Ai, labi! Super! Viņa tur tā kā bišķi nolocīja to galvu uz leju, un bija tāda vieglāka. Saki, es zinu, kas man patīk. Man patīk gardumi, un lūdzu dod man tos biežāk. Es uz taviem blokiem nereaģēju. Bet viņa tagad tā kā... Viņa ir mierīgāka. Labāk uzvedās nekā pirms tam. Jo pirms tam viņa visu laiku tik ar šitā te gāja. Jā. Un visu laiku mēģināja kaut ko... Tos blokus neievērot. Jā. Tagad viņa tāda... Ļoti labi ar gardumiem. Jā. Būšu tāda laba meitene. Bet es tik labi ar gardumiem. Es viņu vispār neskaties, viņai pielikt tikai rociņu. Jā, viņa pat nedara uzreiz tā. Super, jā. Tur kaut kas notiek, jo viss zirgs skatās uz to pusi. Viņš pastāvēšu, pagaidīšu. Vairāk nekas nenotiek. Viņai patīk iet ātri. Jā, es jau tā pamanīju. Pamēģini varbūt arī pie rokas pārikšot. Es nezinu. Tūlīt. Lai tāds nebūtu, ka tikai vienu darbu dara, bet pielikam kaut ko vēl. Jā. Lai būtu raznā brāzjevo. Tev ir jātais īsāki solīši. Viņa vienkārši taisa tā kā 1, 2. Jā, 1, 2. Tev jātais mazāki. Es uztaisīšu vienu citu lietu. Es vienkārši visu laiku šeit likšu spiedienu, viņš būs nemainīgs, un ja viņa viņā ieiet, tad viņa ieiet. Brīva pavada. Pastīsimies, cik. Labi, varbūt šis nestrādās, kā es domāju, ka tas strādās. Tas nevajag tik tuvu pie zirgiem, ja tu viņa tā. Jā, viņai tur nepārāk patīk. Tā.
Nu, viņi saprat vismaz tagad. Viņi atminēja, kas notiek. Man patīk, kā viņi stāv blakā. Viņi ir tik tā kā... Zini, kā viņi izdarīja? Nu, es tajā redzēju, viņi tā. Skaties, viņi tā. Jā, viņi tā. Zini, viņi tā nepagriezos tiem, bet tā. Jā, tā gribēja. Zini, kā kaut ko klausās tā. Ka tu tur dari. Jā. Jā, viņi tagad iet daudz vairāk uz aizmuguri. Bet varbūt tas arī šito bišķiņ pārspīlē, jo nav jau tā, ka zirgam jāiet man aiz muguras arī. Riktīgi. Un tās bija tās tīra eksperiments, nedomāju, ka viņi kaut ko baigi iemācīja. Tā, jā, es gribēju parikšot pie rokas, tu teici. Bet viņi uzreiz pieslēdzās. Jā, viņa grib rikšot. Tīri tāda nepacietīga seiks, man bišķi biedē. Ai, labi! Kā domā, no kāds varētu būt? Bet viņi, redzi, uzreiz apstājas daudz. Jā. Apgrūšanā. Bet, nu, cik es dzirdēju, tā ir varbūt tāda vēlme pēc spēles. Zīpo tas ļoti izteikti, ka viņš tā kā Jā, es pirms tam arī skrēju tā. Jā, bet viņš nekad nekoš, tā kā tas nekad nav tāds tā kā... Bet es arī tagad nemēģināju kost. Jā. Bet viņai ir vairāk izteikts tas, ka viņa es tev tūlīt paņemšu un tā kā izkodīšu, tā kā, nezinu, galvu nokodīšanos. Varbūt viņai vienkārši varbūt tā kā jāuzvedās, jāizturās pret viņu tā kā pret Zīpo. Nu, ka vienkārši arī tāda pati vēlme pēc spēles. Vienkārši vairāk izteikt. Vai tā kā rikšosim? Jā, tūlīt rikšosim, bet tā nebūs. Šeit ir sliktāk, nu reāli. Viņa laika iet šitā, kaut kā sašķobījusies. Tāpēc tagad es viņu mēģināšu noķert brīdi, kad viņa ir laba meitene. Un pamazām tad arī. Es piešu ar tevi līdz jau tur kapoju. Jā. Un drusku augsti. Jā. Es domāju, es varu viņai paprasīt vēl kordošanu, un tad tu vari to kordošanu ar viņu bišķiņ paņemt. Tu gribi. Jā. Bet nu šodien mēs ieguvām ļoti labu vienu lietu, ka viņa ir pacietīgāk pret gardumiem. Daudz pacietīgāk. Viņa saprata, ka tomēr nebūs. Vienkārši sanāk vienā rokā tur? Nu tagad es turēšu divās, tas nebija pareizi. Es vienkārši tā turēju kādu brīdi. Pastīsimies, ko viņa dara rikšos. Tā kā. Tā kā viņa rikšo. Hordā. Jā. Cik mīksti. Bet zini, tur pat labāk nekā bija tad. Jā. Viņa saka to. Jā. Lēnāk, ātrāk. Jā, ļoti daudz enerģijas. Tā vēlme pēc spēles. Bet man liekas, viņa neskrien, tāpēc, kad neviens neskrien, tāpēc viņa arī neskrien. Jā. Tik viņai būs amplitūda rikši. Jā, tādi. Super! Mālaice! Nu, un tagad tu neizplatīsies? Izpūties un pakožļā. Pagaidīsim 20 sekundes. Bet bija ļoti tā kā priekš tā, ka viņai ir daudz... Telefons nokrits. Pacels viņu? Jā. Priekš tā, ka viņai ir daudz enerģijas un vēlmes spēlēties. Viņa ir tik pacietīga arī tajos rikšos. Čau visiem. Bet viņai pat nav šīs te izelpas. Tās katru reizi, ka bet pasties, cik interesanti. Es katru reizi, kad es nolieku viņai galvu lejā, viņa spēja atbrīvoties. Viņa uzreiz ievelk kalpu, uzreiz pakožļā. Viņa tas, ok, nu tad tagad ir tas brīdis, kad var atpūsties. Tāpēc viņa īsti nemāk sev tā regulēt, tā kā emocionāli. Ka viņa visu laiku ir sastingusi, un tad viņa tas tā kā noliek, un kāds viņu piespiež būt tajā relaksētajā pozīcijā, un tad viņa tas, ok, tā kā labi. Tad es sapratīšu, ir tas brīdis pienācis. Tāpēc es domāju, ka viņas tā uzvedība ir tāds mikslis no visa. Pirmkārt, mēs nedrīkstam no viņas tik daudz jautāt, ņemot vērā viņas vecumu, nu arī šķirni bišķiņi var pieskaitīt, varbūt pie iemesla. Jūs esat tagad viņa tāda? Jo,
Tā viņa kaut kur skatās, bet nu. Jā. Dievs, visi tik Jū. nekustīgi stāv. Jā. Tīpaši namēs tāds. Un kaut jā, labi. Un es domāju, ka no šodienas var paņemt to, ka tā viņas uzvedība varbūt tomēr nāk no tāda iekšēja sakrāta tāda stresa, no tādas tā kā nespējas atbrīvoties, nezināšanas kad. Tāpēc viņa ir tik aktīva, tāpēc viņa ir tik saspringta, jo viņa ir vienkārši tāda savilkta. Un viņa daudz labas lietas māku, ļoti ir atsaucīga un jūtīga, un tāpēc es domāju, ka šeit nav īstenībā jāstrādā pat pie tā, ka viņa, viņa tik daudz kožļāt un izelpas vispār netaisīja, kad viņa ir tā pacelta galva, jo viņa mums laiku kaut ko gaida, visu laiku tos gardumus prāšanā. Kad ir nolaista galva, viņai tie gardumi ir vienalga. Tā kā viņa vispār uz mani, tā kā nebakstās. Tur viņa vienkārši paskatās, bet ne gar manu somiņu, ne kaut ko, tā kā, pelīt. Ir tādā citā pasaulē, ka viņa nolaida galvu lejā. Tas ir interesanti. Tāpēc es domāju, tā viņas uzvedība ir daļa no tā, ka viņa ir, ka viņa nespēja atbrīvoties. Un ja ir sakrājusies enerģija no tā, ka viņa nespēja atbrīvoties. Gan tā baras situācija šobrīd ir gan tā baras situācija ir šobrīd tāda, ka viņa nespēja, ka viņai visu laiku jābūt nečikujā. Tā kā, ka viņai visu laiku tur kāds baksta un ai, tu foršā meitenīte. Sorry, bet drusku tā izbojāja viņa. Jā. Ne tā izbojāja, bet... Nē, es sapratu, viņa pārtrauca, jā. Jā, viņa tāda... Jā, neko dari. Ai, laba meitenīte, tu laba zaķīte, super. Galvenais ir tas, ka mēs šodien atnācām ar saspringtu zirgu un tagad beidzam ar tādu, kurš var pažālāt. Es domāju, es tagad viņai beigās zinu, kā varēšu izdarīt. Pirms laist, es viņu tā kā, palaidīšu, nolūkšu apaušus, paslavēšu tur un uzlikšu atpakaļ. Jā, tas ir tā ļoti labs. Malāks, tā ir super labs stratēģija. Un es domāju, ka tagad, kas būs ar viņu ir jādara, ir tas, ka viņai ir jāliek bloki, jo mēs zinām, ka tas palīdz pret gardumiem. Pasties, es pat turu roku, ja kaut vai kā tur potenciāli varbūt ir gardumi, un viņai ir ok ar to, tāpēc bloki strādā. Bet tā iešana blakām un nepacietība ir tādēļ, kad... super! Malocīs, ja? Super! Jā, tā, Kevin, tā. Jā. Kas par programmēšanu šeit notiek. Katru reizi, ka šito izdara, visi man paslavē. Un es domāju, ka tagad ir jāpastrādā pie tās programmēšanas, tā kā tās relaksācijas, jo ir jāpadara vienkārši mazi uzdevumi, kur tiklīdz viņi dara kaut ko, tā kā blokus nomainīt pret pozitīvu pastiprinājumu. Bloki, protams, eksistē, bet tad, kad viņa izdara kaut ko labi, tad apstāties un pagaidīt un nesteigties ar to. Un es domāju, ka galvenais arī nelikt tās ekspektācijas, ka viņa uzreiz būs mierīga, vai viņa uzreiz to sapratīs, vai tas, ka viņai ir jāiet ideāli, un ka mēs viņu slavējam tikai tad, ja viņa superīgi iet, ja. Es domāju, ka nē, te ir pa drusciņai ir. Ai, kur tu forša, māc. Jā, jūs žāļas, bet nav izžāvāties. Jā. Tad, varbūt viņai apaušas traucē, es domāju. Varbūt. Labi, viņai nav cieši, bet varbūt tas. Bet viņa tā kā tā. Pilnīgi badarīšā gribējās jālāsies. Jā, es domāju, ka viņai vajag to savienošanos vairāk. Noteikti ne trakāks uzdevums, kur mēs viņai nedodam šo iespēju. Viņa tās uzreiz. Ai, tu super! Tagad beidzot izžāvājās. Jā, kārtīgi tā. Viņa ir tāda tur zobiņa. Ģisnā. Aha, jā. Šodien. Tāpēc es domāju, ka nākošais mēs ņemsim viņu, pieņemsim solis uz priekšu, ja? Viņa iegāja atkal šajā trakajā mūdiņā. Jā. Viņi iet blakām forši. Apstājamies. Galvu lejā un mālacis un slavējam. Tu tāda un mālacis. Jā, un tāpat galviņu lejā. Jā, es zinu, ka tev nepatīk, bet tāpat galvu lejā. Un es tev paslavēšu. Jā, super. Un tad viņi sāka čāpstināties. Un tad vienkārši, ja tu jūti, ka viņa, vienkārši tā nākotnē, ja tu jūti, ka viņa ir saspringta, ja? Nav veids. Jā. Jo viņai pēc katra tava uzdevuma ir jājūtās ļoti brīvai. Tā kā viņai ir varbūt jāsasprings uz to uzdevumu, tā kā, ka viņa klausās, un viņai ir tas, tā kā, es esmu atsaucīga, ja, bet tomēr tā kā tāda mierīga, ne hiperaktīva, vienkārši atsaucīga. Un pēc uzdevuma viņai jāizskatās šādi, ka viņa stāv, čāpstinās, ja. Ai, tu foršumiņa, malacīts, ja.
Jo es tiešām māsu pasaules no kordošanas, mēs beidzam kordoties, un viņš skrien pie manis un izpūš gaisā. Tagad viņam ir cita problēma, viņš, kad kustās, nevar atbrīvoties, tā kā rīkšos. Viņš tur to elpu. Bet tas jau next level, vismaz, ka viņi stāv viņai jāmāk atbrīvoties. Tāpēc es domāju, ka jāpastrādā vismaz kāds 2 reizes pie tā, ka... Tas mālēts. Es domāju, ka jāstrādā vismaz kāds 2-3 reizes pie tā, ka viņa vienkārši atbrīvojas tīri no... Nu, kad iemāc viņai atbrīvoties. Tev nepatīk, ka tev ausis aiztiek? Nē, tev nav tā, ka nepatīk. Lai viņi saprot, kā notiek tā trenēšana. Es cenšos, ja es daru nepareizi, man liek bloku, bet ja es cenšos darīt pareizi, ko viņa nedara, viņa necenšos darīt pareizi, ja viņa pārkāpja blokai pār, tad mani vēl pasaulē, un tad es vēl ieju lieliskajā stadijā, kuras var pažāvāties un atpūsties. Tā kā jābūt tādam, viņai jāsaprot, ka pie mums, ar mums, tā kā pēc savu uzdevumu, ir kaut kas ļoti labs. Tas, man liekas, vienkārši mums pietrūka ar viņu, ka mēs viņu nepietiekam daudz slavējam. Labi, tu gribi vēl kaut ko ar viņu padarīt? Es nezinu. Tagad it kā ir labs brīdis viņu laist prom, jo viņi ir ļoti atpūtusies. Jā, un arī mēs beigsim tad uz labas nots vienkārši. Pirmkārt jau arī augstu, otrkārt man rītā vēl jāmācās, un treškārt jau viņi jau rāda to, ka davai došu man šur gardavas. Piedod, ka es no tevis paņēmu viņu tā kā. Nē, viss kārtībā, man tieši labāk tā kā, redzēt. Jo, piemēram, tu man kaut ko saki, es nebaigi saprotu, un man labāk, lai man kaut kurš tajā parāda. Okay. Kur tā pavadiņa? Bet tu saki, es paturēšu, aiz kastes viņi ir. Bet tu man nākotnē saki, ja tu jūti, ka kā, tu jau pa ilgu stāvi un tu gribi darboties, tad saki, tā kā, labi, iedod tagad man, tā kā tagad es pamēģināšu. Vai otrādāk, ja, piemēram, ja tev ir tā, ka tu tā kā dari kaut ko un īsti nesaprot, kas notiek, un viņi ir tā kā neklausās, tad tu saki, paņem viņu, tu parādi man, ja. Jo es vienkārši centos tā kā atrisināt to problēmu, šodien atrast to avotu, jo es īsti nesapratu, kāpēc viņi bija tādi. Tā kā blokus mēs liekam, visu mēs darām, bet viņi tāpat jūtās tādi pilnīgi saspringti. Kas nav bailes, kas bija interesanti. Nu, tagad jūs jāmodina. Ceru, ka skatītājiem bija interesanti šo kaut kādu psihoterapiju.